Čau, mani dārgie skatītāji. Tāds ekskluzīvs video, ja tā var teikt. Šodien būs pēdējā reize, kad es dodos uz Copi šogad. Vismaz šogad točna. Šādā te sastāvā. Pirmo un pēdējo, es nezinu, mēs šogad esam vispār bijuši Butēs jautājums. Tātad mēs dodamies ķert butes, bet šādā sastāvā, kā es esmu tagad, dodos pirmo reizi. Nu jā, es maz neesmu bijuši šogad laikam. Neatceros. Lūk, jā, jo pēc tam jau es vairāk droši vien, kad nevarēšu braukt, jo man jau būs mazā Olīvija jau klāt, bet nu to jau mēs paskatīsimies, un tad jau redzēsim. Labi, tad ne. Jā, aizmirst pateikt, kad ir agrs. Mēs pamodāmies 2. Jā, un ka man ir 33. nedēļa. Rekur. Parādīšu puncīti, kas nemānos visi. Tūlīt dosimies ceļā pakaļ Butēm. Tumšs vēl. Mēnesis, nav pilnmēnesis šodienā. Jūnijas. Junķis. Nu, esam ceļā. Mums te kafija pauze. Kam kafija pauze, kam pī pauze, kur tur. Tagad pulkstenis, jā, šodien taču pulkstenim pa stundu uz priekšu, teorētiski varētu ilgāk gulēt, bet ko es te runāju, ja mēs esam ceļā. Jā, mums te rāda, ka mēs brauksim 2 stundas ceļā, bet, lai man pie Powergam banka ir pieslēgts, mums rāda, ka 2 stundas ceļā, bet teorētiski stunda, jo tur sanāk tieši laika maiņa būs. Tā, kur šeit vispār var krūzītes nolikt? Atkal viss tumšs. Nu, kur zipene ir? Labi, pēc jaunā laika ir tagad 4:17. Pēc vecā laika jau būtu 5:17. Kāpēc tik tumšs, es nesaprotu? Kaut kas te tikko pavīdēja. Vai, kā spārdās. Nu, vēl bišku jāpabrauc, un tad jau būsim gala mērķi. Nu, vēl viss. Šitā laikam var redzēt. Esam atbraukuši. Beidzot kaut ko var redzēt. Только так, чтобы нас не побежали сзади тоже. Хороший. Ну это же полноприводно. Вот, видишь? Нет. А если не беру? Lūk, ko nozīmē būt stāvoklī. Viņi jau ir aizgājuši te. Es vēl rekur klemperēju. Nu, nē, pa manīm rūpējās. Viņa jau teica, es to pagaidīšu. Nu, nē. Es jau tepat daiešu. Kas te mētājās? Riņķi. Vai, piegružots. Un, nu, kur migliņa? Tā, nu labi, tad gaidīsim zīvis. Beidzot var arī mani redzēt. Kur vīrs makšķeri taisa. Pulkstens ir 5, tad pēc vecā laika jau ir 6. Pagaidām vēl neko nevar redzēt. Mēnesis? Nē, nu jā, mēnesis. Kur spīd. Saule kā ir. Jā. Saule. Nu, labi, tad redzēs. Nesakās. Izņēmu kameru, vīrs saka tāds, kad ir. Bet nē, tomēr nav. Viena makšķerīti. Kur ir. Vējš
Nu. Kas tur ir? Lai nav. Ķeram mēs kā parasti uz garnelītēm. Nu, vēl divas butītes. Vienu Juris, vienu Valoģa noķēra. Tagad vajadzētu, ka mūsu kārtai būt. Joprojām tumšs. Kaut kādas zāles parādījās. Nu, re. Sāka bišķiņ vēsi palikt, jāapģērbās. Kādas. Tāds pašs termozetis, ne? Jā, jā. Jā. Uzmanīgi. Šeit ir viegli. Nu jā. Tad oi. Atnācu uz mašīnu pasēdēt. Bulciņas paņēmu. Kaut kāds vējš samainījies vēsi ir. Un tā jau varbūt es būtu tur tusējusies, bet, nu, manā, kā teikt, stāvoklī man ir diezgan bail. Tāpēc atnācu te bišķiņ it kā pasildīties, jā. Tad jau iešu atpakaļ, nu jau rekur jau sāk arī saulīte aust. Rekur, no turienes es atnācu. Nevar redzēt. Un te kaut kāds 50 minūtes laikam te bija mašīnā. Īstenībā varēja saprast iemigu vai nē. Nu jau ir gaišs, rekur te jau vēl viena mašīna atbraukusi. Riteņiem atbrauca. Labi, es tad domāju, ka es arī došos, jau gaišs jau diezgan ir. Jā, jāizkustina kājas, jo te ļoti nērti man sēdēt ir. Nu, redz, pavisam jau gaišs ir. Reku tur jau saulīte lec. Cik grūti ir staigāt, ja jūs zināt. Jā. Reku, kamēr atnācu, nevis kamēr atnācu, kamēr bija mašīnā. Vīrs medaļoniņu noķēra, bet es pagaidām vēl nerādīšu. Vēlāk, varbūt, nezinu. Kaut kāds vējš augsti man ir, jo es jau agrāk, kad es taču staigāju turp šurpu vilkdama pātadziņas ārā. Tagad redziet, es esmu tā satumtulējusies, man ir grūti staigāt. Es lēniņām, tāpēc tāds vējiņš arī ir. Un tāds augstumiņš ir. Es tādu kāpās smuki skatos akmentiņus. Varbūt kāds dzintars trāpīsies. Nevar pārgriezt otādāk. Tūlīt pagaidiet. Re. Kādi akmeņi. Pirms tam bija tumšs, nevarēja redzēt. Kāda jūra. Jā. Viņš tāds ziemelīs liekas. Jūrim bute. Skaistulīte. Bļaupašoļ. Šeit tā smuka. Es esmu vienīgā, kura neesmu noķēru uz zivtiņu, tāpēc man pienāks maizīte. Bet, nu, es ceru, ka šo sezonu vismaz mēs pirmo reizi tādu esam. Pirmo un pēdējo reizi vismaz viena zivtiņa man ir jāizvēl. Nu, es pirmo un pēdējo, jā. Pilnīgi nopietni. Nu, es zinu pati. Pēc tam jau es netikšu. Nu, es joprojām neesmu noķērusi. Nu, kaut kāda neraža. Izvilkšu vēl to, bet cilvēki īstenībā ļoti daudz ir. Vispār man, dargie skatītāji, es jums teikšu, kad stāvoklī būdama makšķerētāji, zvejotāji, ir būt ļoti, ļoti grūti. It sevišķi, ka gribās aiziet pačurāt.
Pietupties var, piecelties nevar, bija jāsauc vīrs. Otro reizi jau gājām mēs kopā, viņš man tur stutēja, jo es esmu vienkārši silti saģērbusies un plus pietupties un vēl ar tādām drēbēm. Paiet grūti. Nu, labi, agrāk, kad es vēl nebiju stāvoklī iemest, es nemetu, jo tik tālu nemāku iemest kā vīrs. Bet, izvilkt, nevis izvilkt, makšķeri var teikt tīt. Man sanāk, bet bez zivīm nav man vēl trāpjusies neviena bute. Jā, paiet grūti, klemperēju. Sēdēt grūti, spārdās mazā visu laiku, žagojās. Kaut kā tā, jā. Bet, kā jau varēja dzirdēt, tā ir pirmā un pēdējā reize. Ne jau tādā negatīvā nozīmē, bet vienkārši tiešām pirmā un pēdējā reize, jo kā jau es video sākumā minēju, kad vēl bija, mēs tikko pamodušies bijām, ka es teicu, ka man jau 33. nedēļa un nekur tālu nemaz nedrīkstēs vairāk braukt. Tur kaut kur tūmā pie mājām. Jā, kaut kur aizbraukt ar bērniem, ja vienīgi kaut kur tā. Jā, labi, pagaidām parādīšu, kas man saķerts ir. Redzēsiet, kā es tūlītās grūti celšā. Es te sēžu, jā, kā tāda omīte. Kā omīte. Redziet, kāda skaista līša te ir. Rekur, sapustējas. Jā. Tā, jā, cilvēku diezgan te sanākuši. Diezgan abās pusēs. Gandrīz viss nosēts ar cilvēkiem. Tā tad vai es sēžu, vai žīrīju. Vai daru abus divus vienlaicīgi. Pulkstenis ir pēc jaunā laika 1:40 minūtes. Es joprojām, redziet, sēžu. Es taču biju vēl iesnaudusies. Vienkārši uzlikot šitā kapucu uz galvas. Tāpēc, ka agri cēlos 2:00 naktī. Un pamodos no tā, kad es sāku krākt. Vīri saka, reku šitai makšķera, šitā te, neredz. Viņš velc ārā, es saku, man tāpatās nav. Un šis svelk, un ir atkal bute, un man kāreiz nav. Un kāreiz atkal pārgāja pa visām pārējām pāri, un, protams, man nebija. Tā arī joprojām, kā jūs teicu, gandrīz 2:00, un es neesmu nevienu būti noķērusi, nevienu pašu. Olīvija tikai nevis ik pa laikam, bet visu laiku viņas pārdās, pirinās. Kas tas tāds ir? Parasti ir tā, kad otrādāk sanāk, kad parasti es ķeru butes, velku ārā, jā, un Artūram nav. Šoreiz tā kā otrādāks ir tā kā, ak, Dievs, kā es nobijos no šitā te stūrīša. Likās, ka kaut kas melnu dzīvnieks atnāca klāt ārkārts. Kā es nobijos. Jā, nezinu, cik mēs ilgi tagad būsim. Baloģi jau bišķi nosalā, šis aizgaitāt uz mašīnu, un es te vēl sēžu. Bet cita jau arī jau lēnā garā jau taisās uz mājām. Es domāju, ka mēs arī īpaši tad ilgi nebūsim, jo pagaidām pilnīga pauze ir. Vispār nekas te. Nav tukšums. Viss mēs tīdam makšķeri. Mana sezona ir beigusies šogad. Sākusies un beigusies vienlaicīgi. Reku te jau satīta makšķerīte. Redz, cik mēs te saķērām. Jā, laiks mainās, sakal augsti paliek. Viss ceru, ka patika tev šis video. Jā, tad tā visiem. Čau, čau, braucam cert butes.